gada decembrī Iekšlietu ministrijas sevišķo uzdevumu bataljona Alfa vada komandieris Arvo Žagars satiekas ar savu paziņu Denisu Kristoforidi, apsargu firmā TEM Security Service. Žagars izstāsta, ka 2 reiz mēnesī Jēkabpils spēļu zāles Fēniks seifā nonāk liela nauda. Drīz pēc tam Denis Kristoforidi organizētajā grupā kā trešo uzaicina arī savu brāli Pāvelu, kā